Visvarenais mūžīgais Dievs izlej bagātīgi savu žēlastību pār šo brīvdabas kapelu un ļauj visiem, kas tevi piesauc, saņemt tavu dievišķo palīdzību, lai tavi vārdi un lūgšanas stiprinātu visu ticīgo sirdis. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Āmen. Dargie šī dievkalpojuma dalībnieki, vēlos izteikt patiesu gandarījumu par to, ka ir tāds likteņdārs un ka šai likteņdārzā šodien mēs veicam šīs brīvdabas kapelas ar altāri iesvētīšanu. Altāris ir tā vieta, savā ziņā tāds starpnieks, caur kuru mēs varam nonākt Dieva troņa priekšā, un tā ir īpaša vieta, un ir patiešām gandarījums, ka likteņdārzā beidzot ir atradies tāds ļoti romantisks, ļoti, es teiktu, sakrāls stūrītis, kur cilvēki varēs atnākt, lai pabūtu klusumā, paceltu savu sirdi uz Dievu un ieskatītos tā kā sevī un paskatītos varbūt mazliet no malas, no citas perspektīvas uz savu dzīvi. Likteņdārs ir tapis ilgu gadu garumā, un tas ir grandiozi un ir ļoti skaisti tas, ka īstenībā mēs par savu tautas likteni varam atcerēties nevis pie kaut kāda akmens monumenta vai obeliska, bet dārzā, kurš no pagātnes raugās uz nākotni. Un šeit ir tik skaists skats pāri Daugavai uz baznīcu. Ir tik iederīgi, ka likteņdārzā šeit ir šī kapela, un tāpēc es novēlu, lai visi, kas šeit atnāk, lai viņi piepildās ar šo Kristus evaņģēlijā doto mūžīgās dzīvības un Dieva taisnības cerību, kas mums katram ir dot. Kā teica Tēvs, pazudušā dēla līdzībā, dēls, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Tas viss ir te, tas viss ir jūs. Meklējiet, atklājiet, ņemiet un baudiet, un lai Dievs jūs to svētī. Paldies! Šajā vietā, kur ir uzstādīts tā kunga krusta līdzība, šis Dieva troņa līdzības galds, šajā vietā sveicināti jūs arī no mūsu metropolīta viņa eminences Aleksandra, kurš katram no jums sūta siltu, kristīgu, personīgu sveicienu šajā dienā un sveitīja un lūdza, lai ierodamies šeit un esam kopā lūgšanā un lūdzam šai vietai tā kunga svētību, lai tie ļaudis, kas šeit nāk šajā dziļajā un tādā traģiskajā, kā jau cilvēka dzīve, likteņdārzā, nāk šajā vietā, lūgsies tam kungam, lai viņu lūgšanas tiktu piepildītas. Svētie raksti runā, ka Jēzus Kristus ir kā tas dārznieks, Dievs ir kā dārznieks, un viņš ne tikai mēs veidojam to dārzu, bet šī dievišķā apziņa, dievišķā klātbūtne grib strādāt pie katra no mums, lai mēs veidojamies. Likteņdārs, Bībelē ir arī liktenīgi dārs. Pirmais dārs, liktenīgais dārs ir Ēdens dārs, tur viss sākās. Un kā tad mēs varam ļaut tam visam notikt, lai mēs būtu kā tāds dārs, kas veidojās, lai mūsu dzīve tāda būtu. Gudrais Salamans reiz teica, par visu vairāk sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Sirds tas centrs, kas tad ir viss centrā? Un krusts mums atgādina par centru, kur te ir dzīves horizontālie jautājumi, tiek krustot ar to vertikālo, ar to, kas uz augšu, ar to mūžīgo, ar dievišķo. Kas ir tas centrs? Vai mēs paliekam pie tā centra, no kuras rosas patiesa dzīvība? Dārs nevar pastāvēt bez dzīvības. Dārs nevar pastāvēt bez centra. Savā ziņā šajā vietā stāvot mēs varam sacīt, dārs nevar pastāvēt bez krusta. Tur, kur dievišķais satiekās ar cilvēcisko.
Un krusts jau apliecina tikai to, kas sākās pirmā dārzā, kur Dievs nav tālu nevienam no mums, kā mēs dzirdējām. Un viņš saka, kur tu esi? Dieva meklējums pēc cilvēka. Tas jau arī ir krusts. Lai Dievs svētī šo vietu mums visiem par svētību. Mēs diezgan daudz staigājām un meklējām, un galu galā mēs nonācām šajā vietā, tāpēc, ka šeit ir zinām īpaša sajūta, kad viņš atrodas tādā tā kā gala punktā, tā kā tādā vietā, kur tālāk faktiski nav nekā īsti, kur iet, un tur ir ūdens, un tur ir daba visapkārt, un mēs esam faktiski tādā visumā ļoti atvērtā baznīcā, bet mēs esam arī diezgan ierobežotā telpā, tādā ziņā, ka viņi ir lieliski noorientēta tradicionāli, ka galvenā zīme ir precīzi uz austrumiem. Katram no šiem elementiem ir kaut kāda zināma doma, un es mēģināšu mazliet ilustrēt. Krusts, ja, tātad pirmais, tas lielākais simbols, kas ir gan kristietībā, gan arī no krusta rašanās pašiem pirmsākumiem. Viņam ir bijis ārkārtīgi liela nozīme. Jūs redzat un lasat par krusta attīstības vēsturi. Jūs redzat, ka tas no 2 sausiem kokiem, ko berzē, lai iegūtu uguni, kļūst par ugunszīmi, kas visumā pirmotnējās kultūrās ļoti svarīga lieta. Tālāk caur seno Ēģipti viņš ir bijis auglības un attīstības zīme vai ne attīstības atslēga, un caur neskaitāmiem veidiem, kā pasaulē visapkārt zemeslodē krusts ir interpretēts un lietots, un arī kristietībā lietotais samērā vienkāršais, salīdzinot ar indiešu krustiem, krusta zīme, viņa ir arī interpretēta un joprojām tiek dažādos veidos interpretēta. Jūs redzat, ka šis kopumā zelta griezumā veidotais ķermenis, zīmes gabarīti, viņi tomēr iekšpusē sastāv no 3 krustiem, kas savstarpēji savienojušies kopā. Un šīs plāksnītes ir parotētas no horizontālas, un respektīvi viņas ir sarotētas nedaudz. Un tas dod mums to, ka šī krusta uztvere no dažādām pusēm ir visai dažāda. Ja jūs skatīsieties no tās puses, viņš būs ļoti šaurs, tievs. Ja jūs skatīsieties no šīs puses, viņš būs platāks. Un tā kā tā saulīte kustās tādā veidā, tās ēnas, kas rodās starp 3 plāksnītēm, viņas visu laiku padara to krustu dzīvu. Viņš visu laiku mainās. Te tālāk vēl ieraudzīsiet tādu pazīmi, ka tie gali horizontāliem un vertikālajiem krustam nav gluži vienādi nogriezt. Nu šis manā izpratnē mazliet stāsta par to, ka nav tāda pilnīga nobeiguma. Tikai tas ir tā kā augošs, mainīgs, iespēja viņam ir attīstīties, iespēja viņam ir augt, iespēja viņam turpināties. Tātad viņš nav pabeigts. Tāda sajūta par to dzīvo, mainīgo krustu, kurš var būt mūžīgs savā attīstībā.